jau pieminēju, 4,20 m un arī mucu kilogrami 15, 17, 20, 22 un 25 kilogrami, jā. Mareks Jakobsons, 4 mucas. Nu, pagaidām viņam vēl neizdodas pārmest šo viltīgo 5. mucu. Pavisam nedaudz viņam pietrūka. Oskars Brugemānis, 3 mucas, 3 mucas, jā. 4. pa apakšu, kamēr tiesneši neredz. Nu, Tums vakarā pirmo reizi spēka virs startēja vakarā. Un, protams, Rolands Fersters ir ļoti priecīgs. 5 mucas. Dīdzi Zariņš tiek galā ar 4 mucām. Jā, nu tie spēka vīri, kuri jau ir piešāvušies šeit tehnikai, šajā te vingrinājumā. Viens no tiem ir Dainis Zaģers, kurš patiesībā Dzintaru pludmalē gandrīz tur aizlidināja tās mucas. Tur, nu jūs paši redzat, kā viņš... Šeit operātori piefiksēt, kur tā muca lido. Nu jā, nu viņš ir arī Latvijas rekordists, nu jūs varat redzēt, šis ir viņam ļoti parocīgs vingrinājums, un viņš to pierādā pēdējā metienā, izliegot visus spēkus. Un kāds tad ir rezultāts? Varbūt jauns Latvijas rekords? Ļoti labs rezultāts. Nezinu, vai tu pārspēji savu rekordu, bet aiz tevis startēs ļoti spēcīgi dalībnieki. Un tu redz, ka šodien drusciņi vieglāk ir nekā Smiltīs. Kā liekas, kā būs šodien noturēs līderu pozīcijas? Nu, nezinu, tie pirmie 2 vingrinājumi neizsanāca, bet man patīk iedzīt. Gan jau būs labi. Kā tev liekas, vai tu pārspēji savu rekordu šodien? Es domāju, ka ne. Šoreiz bija tālāk, bija viņa jāskrien. Bet kas to zina, var jau būt. Redzēsim. Jā, nu Dainim Zaģerim rezultāts 14,18 sekundes. Nu tātad uz vienu mucu nepilnas 3 sekundes. Nu arī Andris ir ļoti labi sagatavojies. Kaut kur viņi ir bijuši ar aluskausiem vai rokās, bet tās mucas šodien lido visiem. Vienkārši fantastiski. Būs vai nu jāliek smagāks mucas vai augstāk jāceļ latiņa. Un arī 5. muca pārvar 4,20 m, bet redzam, Andris nav apmierināts. 45 bija Jūrmalā, tagad ir 19, tad ir labi. Ko tu pa šitām 2 nedēļām esi tādu izdarījis, ka tu varēji uzlabot gandrīz 3 reizes ātrāk mucas pārmest? Dzēru alu un metu mucas. Ļoti labi! Ja, nu, es nezinu, vai jums, cienījamie skatītāji, arī tāpat ir jādara. Nu, kādreiz jau valu var iedzert, un mēs to arī visu tautu veiksmīgi darījām Jāņos, bet, nu, vīri tiešām ir arī trenējušies, un Marekam arī viens no viņa mīļākajiem vingrinājumiem. Nu, ko redzam, ka ļoti koncentrējies vai arī viņš kaut kur. Man ir sajūta, ka jārīko sacensības augstumā mešana, jo, nu, dalībnieki ļoti pārliecinoši tiek galā ar visām 4 pagaidām. Nu, Marekam ir jātiek galā arī ar 5. mucu. Un, protams, 5. muca vēl vieglāk nekā 4. Bet rezultāts 16,9 sekundes. Jā, nu, Dainis Zaģeris ar vien vēl līderis. Nu, viņiem ir ļoti sīva konkurence tieši ar šo dalībnieku, ar Ārti, arī iepriekšējā posmā. Nu, un Ārtis mēģinās viņam atņemt rekordu. Nu, vienkārši lidotās mucas varbūt vairs nav tik smagas viņas, es nezinu, bet... Nu, varbūt Andris Lešonieks vienkārši ir patrenējies uz šīm mucām un pāris kilograms ir nodzēris ko katrs. Bet redzam, cik pārliecinoši, nu, te ir seja kā iekalt akmenī, pārliecība ir redzama. 13,35 labākais rezultāts pagaidām. Ilgi nebūs man jākustē. Nu, tagad Agris Kazeļniks. Otrajā disciplīnā viņš uzrādīja labāko rezultātu, nu, un tagad ir jāturpina atrāviens. Nu, Agris neiet ļoti tupi vai dieniņ. Nu, šī bija tā kļūda, kāpēc viņš izmantoja tādu spēku un lielu attālumu mēģināja pārmest. Nu, redzēs, nedaudz pārdzīvo un nu jau ir zaudējis ātrumu un tagad jau, nu tā nevar. Agrim vajag saņemties un neskatoties uz to, viņš tomēr pārmet 23 sekundēs. Garastāvoklis nav slikts, vienalga. Nu, bet Ārtis Plīvda, 13,35. Fenomenāls rezultāts. Tagad būs interesanti paskatīties, jā, kopvērtējums šajā te vingrinājumā. Ārtis Plīvda 1. vietā. Dainis Zaģers, jā, patīk viņam iedzīt, to viņš arī dara. Šajā disciplīnā 2. Un, nu, pārējiem vēl jātrenējas. Rolandam uz ātrumu, pārējiem dalībniekiem uz spēku. Un jācer alus. Bet tagad interesanti būs paskatīties kopvērtējumu pēc 3 vingrinājumiem, ja pēc 1. vingrinājuma un līderu maiņa. Jā, Ārtis Plīvda par puspunktu ir apsteidz Agri Kazeļniku. Turpat blakus ir arī Mareks Leitis. Nu, kā jau mēs minējām, šīs sacensības izvēršās ar katru vingrinājumu ar vien interesantākas un interesantākas.
Un nākamā disciplīna G4S un J&S ūdensmeistars kombinācija. Atlētiem jāveic 6 reizes 350 kg smaga riepa un 300 kg smagas smucas jānovieta uz statīva. Pirmajā posmā šīs smucas tika vilktas ar smagajām ragavām, šoreiz, it kā laikam vieglāk. Es gan nezinu, ir vieglāk. Es nezinu, mēs skatāmies, ka dalībniekiem nav viegli, jo ir jau vakar stumšs skatītāji tūkstoši palīdz, protams, ar saviem atplausiem un atbalstu. Interesants pāris, 2 brāļi. Sen nav tā bijis mūsu sacensībās. Ivars arī nedaudz ir tā kā noskums varbūt par pirmajos vingrinājumos sasniegtiem rezultātiem. Agrim šis ir labs vingrinājums. Riepa arī ir viens no viņa mīļākajiem vingrinājumiem, bet kopā ar mucām tas var būt visādi. Vakars tiešām nāk virsū, slīdens varbūt rasajā, un līdz ar to arī dalībniekiem ir nedaudz grūtāk pārvietot šīs smagās riepas. Patiesībā sīkumu šādās sacensībās nav, jo pieminēja par šo mitrumu slīd, gan arī jūs redzat šis gumijas segums, arī riepas iespējams nedaudz ir noklājušās ar asu un nav tik parocīgi viņas aizķert. Ar mucām izskatās, ka viss ir kārtībā. Jā, to pierāda, ka mums ir tāda svēta kā Jāņa, kur mēs ar šīm mucām bieži trenējamies. Iepriekšējā vingrinājumā jau mēs redzējām, ka ļoti daudz dalībnieku tiek galā ar mucām. Un šeit ir vēl viens apliecinājums tam, ka mums var arī 100 kg mucas mierīgi. Agris saprot, ka nevar jokot ar lietām un ir jāmēģina atrauties no dalībniekiem, jo ļoti daudz vingrinājumi jau ir aiz muguras. Šajā gadījumā šoreiz vecākais brālis vēl pārspēja jaunāko brāli. Arī nemazāk interesants pāris. Izskatās, ka Andrim Lešoniekam nedaudz nāk miegs un ļoti labi, ka Marekam Leitam ir tik plati pleci. Skatāmies. Viņi arī zina iepriekšējo sacensību dalībnieku rezultātus, līdz ar to viņi jau arī redzēja, ka tomēr nedaudz slīd šīs kājas uz šī gumijas klājuma Kandavas stadionā, un līdz ar to varbūt nedaudz uzmanīgāk viņi veic sākumā šos vēlienus ar riepām, bet es nedomāju, ka viņi taupīsies tad, kad būs jāskrien pēc mucām. Un, protams, kā arī šie rezultāti pirmajos 3 vingrinājumos dalībniekiem dod tādu papildus spēku, ja tev ir veiksmīgi bijuši pirms tam 3 vingrinājumi, protams, ka tu ar citu azartu turpini sacensības. Jā, bet izskatās, ka Mareks Leitis arī iet Daņa Zāģera pēdās un iedzen, jo iepriekšējos vingrinājumos, viņš godalgotāja trīniekā ir bijis, bet te viņam nav kur atkāpties. Ja kopvērtējumā vēlās viņš ielikt šajā godalgotajā trīniekā, tad nav kur atkāpties. Redzam, ka Dagra Kazeļņika rezultāti viņam neizdodas pārspēt, un Andris Lešonieks atpaliek vēl par nepilnām 6 sekundēm. Bet vienalga Agris tiešām ir veiksmīgi nostartējis. Vēl ir 2 ļoti spēcīgi dalībnieki. Viņi iepriekšējā posmos Jūrmalā ļoti bieži startēja pāros tieši vienā pārī, jo viņi bija 1. un 2. vietā. Dainim patīk iedzīt, bet Ārtim nepatīk zaudēt. Kāds būs rezultāts šajā kombinācijā Kandavā? Patiešām iet, kā saka, laikam formulā, riepa riepā. Redzam, ka tepat nevar pateikt, kurš ir. Dainis ir kā par, burtiski tur kādiem 45 grādiem ir izvirzījies vadībā, bet jau nākamajā vēlēnā atkal, tieši kā tu sāki, riepā un Artis izmanto auguma priekšniecības garāks solis skriešanā, un viņš tā kā pirmais pieķērās, bet, Dainis jau ir klāt. Kurš kuru? Šī konkurence dzen abus uz ļoti labu rezultātu. Varbūt viņi pat pārspēs Agri Kazeļņiku. Artis izmanto savādāku tehniku uz pēdējo mucu, un viņš vinē Daini. Ļoti interesanti rezultāti. Un to paskatīsimies, kāds tad ir kopvērtējums šajā vingrinājumā. Artis Plivda atkal uzrāda labāko rezultātu, un arī šajā te vingrinājumā izcīna 1. vietu. Rezultātu blīvums paskatāties 4. no 1. vietas, 3 sekundes, pavisam tuvu. Ļoti interesanti mums gaida sacensību nākamie vingrinājumi. Ja jau Artis ir uzrādījis labāko rezultātu, tad kopvērtējumā viņš ir vēl nedaudz atrāvies no Agri Kazeļņika, jo viņš ir 2,5 punkti, bet turpat ir arī Mareks Leitis, Dainis Zāģers, Andris Lešonieks un Ivars Kazeļņiks. Domājams, ka tagad jau 4 vingrinājumi ir bijuši, un vai trīniekā izdosies, diezin vai. Mums vēl ir ļoti interesants vingrinājums. Viva Color Crucifix, kur ļoti daudz kas notiek. 12,5 kg smaga krāsu buņš pēc iespējas ilgāk jānotur taisnās rokās.
Kā mēs sakām, vieglākais vingrinājums. Tikai 12,5 kg katrā rokā. Nu, vai tad tie ir spēku vīru svari, bet jūs stulīt varēsiet redzēt pēc... Kā trīts 170 kg vīri turot it kā šāds sniegs smagumiņas rokās. Tā ir tā cīņa ar sevi. Pārvarēt šīs sāpes, ka tev jau vairs nav spēka turēt, ka tev nav vairs spēka, tu redzi blakus konkurence, tomēr tur vēl ilgāk par tevi. Tu mēģini viņu pārspēt, un tas ir ļoti it kā tiešām no malas izskatās ļoti vienkāršs vingrinājums, bet prasa milzīgu darbu, milzīgu spēku un, protams, arī gribas spēku un izturību. Tiešām, lai varētu cīnīties. Dīdzis Zariņš dara, ko var. Pirmā sezona, otrās sacensības. Protams, kad ir grūti ar šiem ļoti spēcīgajiem dalībniekiem startēt, bet Dīdzis Zariņš vienmēr ir visu darījis pēc labākās sirdsapziņas. Redzam, ka Rolands ir sasniedzis 50 atzīmi un 51,47 sekundes. Domājams tāds augstvērtīgs rezultāts, un pārējiem būs grūti tikt viņam klāt. Jā, ja kāds grib, viņš var mājās arī pamēģināt. Var pat nelikt 12,5 kg. Var paņemt kādus 6 kg paturēt. Diez vai sanāks tās minūtu noturēt. Mareks Jakobsons Jūrmalā, viņš pārsteidza visu, uzrādot identisku rezultātu ar Ivaru Kazeļņiku un uzvarot šajā vingrinājumā. Vai viņš spēs to atkārtot Kandavā? Jā, ļoti interesants pāris. Kopā ar Andri Leišaunieku viņi reti kad ir startējuši. Kā jūs teicu, Marekam ir šī labais iekšējais pārliecība, ka viņš to ir izdarījis ļoti veiksmīgi Jūrmalas posmā. Kā būs Andrim? Viņš, protams, startē kopā vienā pārī ar iepriekšējā posma uzvarētāju šajā vingrinājumā. Līdz ar to Andris varbūt nedaudz nervozē. Mareks stāv, pavisam nekustās, netrīc, ļoti pārliecinoši. Pagaidām Mareks apliecina savu labo krucifiksa speciālista slavu. Un redzam, jā, trīca Andris Leišaunieks, krīt krucifiks Viva Color šīs bunģas zemē, bet Mareks joprojām stāv kā akmenī iekauts. Vai būs minūte? Vēl 1 sekunde un ir minūte, un līdz tai uzmundriņu, jo tagad katra sekunde ir no svaru. Lūdzu, 1 minūte, 2,19. Pirms tam mēs turējām drusciņ savādā veidā, tagad šādā veidā. Kas ir tiešām vieglāk turēt? Varbūt arī ir vieglāk, jā. Bet kā tu esi trenējis šo vingrinājumu, kad tu tik, neviens, man liekas, negaidīja no tevis tādu rezultātu? Godīgi? Godīgi? Vispār neesmu trenējis. Tas bija televīzijas skatītāji godīgākā atbilde 5 gadu laikā. Man liekas, ka otra godīgākā ir, kā jātrenējās mucu mešana augstumā. Tas ir Andris Leišaunieks, kurš ļoti godīgi ir atbildējis mums uz šo jautājumu. Jā, skatīsimies. Ivars Kazeļņiks un Oskars Brugemanis. Jā, Ivaram tiešām izskatījās, vismaz pēc sejas izteiks, ka viņš nav pārāk apmierināts ar savu pirmā sacensību posmā uzrādītajiem rezultātiem. Oskaram arī kaut kā ļoti veiksmīgs sākums un pēc tam nedaudz rezultātu pieklaboja. Bet nav ko uztraukties. Sezonas pirmā starti. Viss vēl ir priekšā. Mums ir ļoti gara sezona, ļoti daudz startu. Un, protams, ka dalībnieki ar vien centīsies uzlabot savus rezultātus. Grūti jau, protams, ir pārspēt, jo Mareks uzstādīja ļoti augstvērtīgu rezultātu. Jā, Oskars Brugemanis beidz šo sacensību pie 34,3 sekundēm. Bet tikmēr Ivars Kazeļņiks pārliecinoši stāv, jo parasti citu spēku ir sāk, kā mēs sakam, trīcēt pie 30 sekundēm, tad kā pagaidām nekādas trīcēšanas pazīmes nav. Redzam, ka Ivars ar acu skatienu skatās visticamāk uz savu brāli, kurš padod viņam ziņu, cik vēl jātur ir līdz Mareka labākajam rezultātam, un pēdējās sekundes 2. Jūs redzējāt, ko dara 12 kg ar puskrāsu mutus ar spēkavīriem un kāda piepūla un cik stipri cīnās spēkavīri un atdod tiešām pēdējos spēkus, lai uzrādītu pēc iespējas augstvērtīgāks rezultāts. Jā, tāds nevisai mīļš vingrinājums Marekam Lētim. Protams, viņš uzzināja, ka braucot uz Kandavu būs krucifiks, tad kaut ko par tiesnešiem noteikti padomāja. Un arī Agrim Kazeļņikam šis nav tas mīļākais vingrinājums, jo mēs redzam, ka jau prasa lielu piepūli jau pie 20 sekundes Agrim šis vingrinājums. Pagaidām Mareks arī izskatās, ka ziemā ir kaut kur kādu dzīvokli krāsojis. Ar Viva Color krāsām, 30 sekundes ir sasniegts, bet noteikti, ka šie spēki ir pie šī rezultāta neapstāsies, jo Ivars ar Mareku Jakobsonu ir uzstādījuši augstāko latiņu, turklāt ar identisku rezultātu 1,2 sekundes un 19 simtdaļas. Jā, trīc roka un kāds aiz